Kā dzīvot tālāk? Labdien, esiet sveicināti skatītāji. Kā dzīvot tālāk? Šodienas tēmā - digitālā krāpniecība, digitālā vide. Ko darīt? Kā darīt? Un šodien mums viesos ir Ksenija Andrijanova, komunikācijas speciāliste, MSL Baltics aģentūras vadītāja. Labdien! Un Arvīns Palms, CRTL kiberdrošības eksperts. Labdien! Labdien! Nu tad laižam! Kas tagad ir mums topā digitālajā vidē krāpniecības veidi uz šobrīd izplatītākie? Nu, principā varētu iesākt par tiem izplatītākiem krāpniecības veidiem, kas tagad notiek. Pirmkārt, tie ir, protams, zvani. Mums zvana, mums piedāvā investēt, mums baida ar policiju, ar vidu un visam pārējām valsts iestādēm ar vienu mērķi izkrāpt naudu. Tas ir viens - zvani. Tad nākošais mums ir nāk īziņas, mums nāk ēpasti ar dažādu iestāžu tēlu vārdā, Latvijas pass, bankas, arī vids, viņš ir ļoti izplatīts. Tad nākošais ir viltus ziņu, kas arī grib ievilināt cilvēkus kaut kādās platformās, kur, protams, izkrāp naudu. Piemēram, izmanto ziņu portālus, un tur ir kaut kāds šokējošs raksts. Slavenība nekad neteica, bet pēkšņi nejauši izpļāpājās, un tagad viņš izmanto kaut kādu tur populāru investīciju platformu, nu, nejauši padalījās ar mums visiem. Dienā 300-500 eiro var nopelnīt un tā tālāk. Un tad cilvēkiem piedāvāt saiti, kur reģistrēties un zaudē naudu. Var sakot, visas šīs te darbības ir viena mērķa vadīti pret sabiedrību, izkrāpt naudu. Jebkādā veidā - zvans, īziņa, WhatsApp, sociālai tīkli, visur ir viens mērķis, vai nu izkrāpt naudu. Tas ir visbiežākais, vai nu izkrāpt datus. Mums ir visiem mazs dators, kā tā sauc telefons, tur pilnīgi visi iespējamie veidi, kā mūs var sasniegt. Līdz ar to lūdzu. Bet galvenokārt, cik es noprotu, tie veidi ir tā kā tiek spiests uz cilvēku vājībām, uz bailēm, uz kaut ko neizdarītu, uz alkatību. Nu, tiek manipulēta cilvēku vājībām galvenokārt, jā? Jā, tā ir. Un te patiesībā ir svarīgi uzsvert, ka netiek manipulēts tikai un vienīgi ar cilvēku. Krāpnieki arī manipulē ar tiem uzņēmumiem vai zīmoliem, ko viņi piesavinās. Varētu pateikt, ka no komunikācijas viedokļa, es kā komunikācijas pētniece uzskatu, ka krāpnieki ir tādi, ka komunikācijas parazīti, nosauksim viņus tā, jo mums ir kaut kādi ļoti slaveni populāri zīmoli, piemēram, bankas, iepirkšanās platformas, tad mums ir nopietnas valsts iestādes, piemēram, valsts policija, valsts ieņemama dienesta. Visas šīs iestādes, visi šie zīmoli velta gadus, lai būvētu uzticību no sabiedrības puses. Caur reklāmām, caur komunikācijas aktivitātēm, caur labu servisu. Viņi būvētu uzticību. Un krāpnieks tieši piesūcas tai uzticībai, lai imitētu iestādi vai zīmolu. Un šajā gadījumā jā, viņi manipulē arī ar citiem, ne tikai ar cilvēkiem. Tādā pašā veidā viņi ir iemācījušies imitēt nopietnas mājaslapas, piemēram, internetu veikals, padarot viņus tādus, ka cilvēkam liekas, ka tas tiešām ir īsts produkts. Piemēram, viltojot labas atsauksmes vai nokopējot skaistas struktūras no citām internetu veikaliem un mājaslapām. Un, protams, ar cilvēku emocijām arī tiek manipulēts. Pārsvarā tas ir bailes, tā ir vaina, tas ir kauns un tā ir alkatība. Jo kurš tad nepriecāsies, ja pēkšņi saņem ziņu, ka viņam radinieks mantojumā ir atstājis 10 miljonus eiro? Visi ir saņēmuši tādu ziņu. Bet jūs minējāt, ka tās ir cilvēku vājības. Tas nozīmē to, ka digitālā vide principā nekad nebūs droša. Nu, ka vienkārši nav veidi, kā viņu izveidot sistēmas, kas ir 100% drošas. Jūsuprāt, ir varianti, nav varianti? Man jau liekas, ka jebkurā sistēmā ir veidi, kā šo sistēmu apspēlēt. Teiksim tā, agrāk mēs staigājām pa ielu, un mums nāca cilvēki pārdeva odekolonus.
Mēs tagad pirksim odekolonu tāda cilvēka. Protams, nē, mēs iemācījāmies, ka, nē, tas var būt atšķaidīts, tas var būt kaut kas ūdens un tā tālāk. Mēs nepirksim. Tagad šos pašos odekolonus mums pārdot internetā ar 80% atlaidēm. Tie saucamie viltus veikali. Tas ir jauns veids, metodes, ideoloģiskas metodes ir tās pašas, tikai viņas ir transformējušās. Un iespējams arī transformēsies arī nākotnē, kad mēs šajā brīdī sapratīsim, ka šajā gadījumā tas kaut kas nav riktīgs. Nevar būt tā, ka labas ķedas var nopirkt par 10 eiro, piemēram, brende. Un nāks melnā piekdiena klāt, visticamāk tāda veikla arī būs. Kā arī par to pašu uzticību. Es visu laiku saku, ja jūs steidzina, tad jūs grib apkrāpt. Un tie visi epiteti, kas tiek runāts, tūlītās būs slikti, tūlītās zaudēsiet naudu, vajag steidzīgi ātri rīkoties. Ļoti labs piemērs, kā šitā manipulē var piekrist, ir tāda viena orange aplikācija, kur piedāvā visas tādas sīkas lietiņas no ārzemēm. Un tur kā reiz to aplikāciju attaisot, tur pilnīgi sprāks ar visiem šiem te paņēmieniem, kā, tā teikt, apvārdot to cilvēku. 10 cilvēki jau nopirka, tu vēl nenopirki. Kāpēc? Palika pēdējās 2 preces, palika 30 sekundes, kamēr nedabūsi bonusu. Tādā veidā to cilvēku steidzina. Tieši tas pats ar krāpšanos. Palika tur, pēdējā stunda un viss sāksies krimināla process. Palika pēdējās 5 minūtes un viss kredīts būs paņemts uz tava vārda un viss būs slikti. Un tādā veidā mēģina manipulēt. Bet mēs jums palīdzēsim. Klausieties mums, un viss būs labi. Un tādā veidā cilvēks arī iekrīt. Lūdzu. Tā patiesībā varētu pieminēt tādu lielisko jēdzienu, kā kritiskā domāšana. Kritiskā domāšana pēta tādus paņēmienus, lai tu nonāktu pēc iespējas objektīvākas situācijas risinājuma. Un tur ir tādas definīcijas, kā domāšanas kļūdas. Tas ir tādas emocionālas lamatas, kur cilvēki iekrīt. Un man liekas, ka krāpnieki, tas ir vienkārši zelta paraugs tam domāšanas kļūdām. Jo pirmais, ko jau kolēģis pieminēja, ir tā viltus steidzamība, ka tev rada stresa situāciju. Un, lai arī cik gudrs, cik izglītots tu nebūtu, krāpnieki mums neliek taisīt IQ testu. Viņi tieši spēlē uz tām emocijām, un visgudrākais, visizglītotākais cilvēks var sajust to stresu, steigu un iekrist. Un tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi arī atcerēties, ka arī visgudrākie cilvēki tam var tikt pakļauti šitam emocionālam lamatām. Vēl viena lieta ir tā manipulēšana ar puspatiesībām, jo melus ir daudz vieglāk noslēpt, ja tur ir daļa patiesības. Un tad, kad krāpnieki tev zvana un viņi zina, piemēram, kas sauc tavus vecākus, tavu vīru, ja viņi stādās priekšā kā policijas priekšnieks un atsūta personu apliecinošu dokumentu WhatsAppā, tas arī veicina to uzticību, jo tas puspatiesības tur ir iemacīts pa vidu. Un trešais ir viltus empātija, ko jau arī pieminēja. Tas ir tad, kad viņi pasaka, ka bet mums taču rūp, kā tu jūties, mēs tev palīdzēsim, mēs negribam, lai tev ir slikti, bet tev tikai 5 minūtes, lai to izdarītu. Bet kritiskā domāšana, sakiet, lūdzu, man kā parastam cilvēkam, kur es varu uztrenēt to kritisko domāšanu, ja visi sociālie tīkli, kā jūs minējāt, tur arī sastāv puse no patiesības, puse no meliem vai mītiem. Ir jocīgas mājaslapas, ir tā saucamā žargonā kreisās mājaslapas, ir īstas mājaslapas. Komunikācijā pa telefonu valsts institūcijas citreiz diezgan līdzīgi darbojās, sakot, ja neatsūtīs tur atskaitu vai kaut ko līdz tam datumam, tad būs sekas. Jā. Es nedomāju burtiski, bet tā, ja cilvēks neiedziļinās un ikdienas skrējienā ir tik daudz tās informācijas, kura atbilst šai, kā es varu iemācīties to kritiskā domāšanu, lai es atšķirtu? Tur ir ļoti daudz par ko runāt, bet īsumā... Laižam! Es teiktu tā pavisam vienkārši sargā to savu naudiņu, jo tu viņu esi smagi nopelnījis, tā ir tava nauda. Katru reizi, kad kāds tev viņu prasa atdot, var pārskaitīt, rūpējies par viņu.
lai arī tu vari iziet cauri citiem filtriem, iekrist, piemēram, noticēt, ka tev zvana policijas priekšnieks, noticēt, ka tavs radinieks ir nonācis nelaimē. Pat ja tu izeic ar visiem šiem sarkaniem karogiem, apstājies brīdi, kad tev ir jāšķirās no naudas. Tiešām, ieslēdziet kaut kādu alkatību un lepnumu par sevis nopelnīt naudu un vēlmi neatdot viņu tālāk. Es varbūt arī mazliet papildināšu, atkārtošos vēlreiz. Netici nevienam, kas tev internetā uzrunā. Pilnīgi nevienam. Var uzticēties oficiāli parakstītiem dokumentiem, kas ienāk e-adresē, piemēram, elektroniski parakstītas dokuments vai ierakstīta vēstule no valsts iestādes. Tad var ticēt un tad risināt šīs lietas. Pārējos gadījumos sūta papliecības WhatsAppā, zvanat un saka, ka būs slikti un vajag izlabot. Nē, neticiet nevienam. Konkrēts jautājums iz dzīves. Cilvēks paņem kredītiņu, un kaut kas tur noiet šķībi, ne tā, un viņam virsū ir parāda piedzinēji. Piedzinēji zvana, viņš nezina nevienu no tām iestādēm, jo viņš ir slēdzis tikai līgumu ar kredītdevējiem, un viņi saka, ja tu nepārskaitīsi tagad kaut kādu naudu, lai parādītu savu labo gribu, mēs tev dosim tiesas izpildītāju. Cilvēks saprot, ka viņi ir krāpnieki un neko nepārskaita, un viņi atdod tiesas izpildītājiem, jo tie ir tā kā īstie. Kur to kritisko domāšanu, kā viņu izmantot šādās situācijās? Zvanīt un precizēt. No visām iesaistītām instancēm, bet zvanīt nevis uz tiem numuriem, kas zvanīja tev, bet mājaslapā atrodot oficiālo numuru un jautājot, vai jūs tāda un tāda instance esat nodevuši tur manu lietu parādu piedzinējiem, vai man tiešām ir parāds. Piezvanīt pašiem parādu piedzinējiem, bet atkal ne uz to numuru, no kura tev zvanīja, uz oficiālo numuru, un pajautāt, vai tiešām tas tā ir noticis. Un, ja tas ir par sarežģītu, vienmēr var uzvanīt policijai. Vienkārši uzvaniet tai pirmai instancei, kas var pasargāt policijai un pajautāt padomu, kā šai gadījumā rīkoties. Es varētu papildināt par tiem kredītiem. Latvijas bankā ir iespējams ielūgoties ar saviem identifikācijas līdzekļiem, kā Latvija LV, un tur redzēt, kādi uz manis, piemēram, ir noslēgti kredīti. Tur ir līzingi, tur ir kredīti, un tur visi ļoti labi redz esošos pagātnes. Ja ir kādas neskaidrības par parādu saistībām ar iestādēm, tur var visu apskatīties. Sakiet, tie krāpniecības veidi, viņi tā kā, ja mēs ņemam visu to plašo klāstu, cik viņi mums ir, viņi kaut kā pēc vienas schēmas strādā visi, vai tomēr tur tā daudzveidība ir prātam neaptverama? Es varbūt tad pakomentēšu no savas puses. Tā ideoloģiskais vektors, kā sasniegt potenciālu upuri, ir viens. Vairāk, precīzāk nevis viens, bet tie paši. Zvans, īziņa un visi pārējie komunikācijas kanāli. Bet mainās scenāriji. Vienā gadījumā zvana policijas vārdā, otrā gadījumā zvana, piemēram, Latvenergo vārdā, un tie stāstāmie gabali, viņi arī ir dažādi un atšķirīgi. Bija arī tāds viens mazs vilnis, tad, kad zvana cilvēkam Latvenergo vārdā un kaut ko tur jautā par skaitītājiem. Kāds ir skaitītājs, tur pasaka, ka nav tur kaut kas verificēts vai nav nomainīts, būs jānomaina, jānosauc adrese, vēl kaut kāda papildus dati, vārds, uzvārds un viss pārējais. It kā tā saruna beidzas, viss labdien, un tā arī paliek. Pēc kādas pusstundas zvana vēl viens numurs, un tur stādās priekšā kā policijas pārstāvis un jautā, vai jūs tikko runājāt ar tādiem cilvēkiem? Un cilvēks saka, jā. Un tad saka, mēs esam no policijas, un tie ir krāpnieki. Un tagad mēs šo lietu izmeklējam, un vajag jūsu iesaisti. Un tagad pastāstiet, ko jūs tur runājat, kā runājāt, un jāiesniedz krimināla process, jāuzsāk, jāiesniedz iesniegums. Jums nav jābrauc uz policiju, izdarīsim visu tagad šeit un tagad, caur internetu banku un visu pārējo, un tā vārds pa vārdam, un naudas vairāk nav. Un izrādās, ka tie bija tie paši krāpnieki. Es atceros, es pats vienu brīdi biju ar krāpniekiem runājis, un par to pašu psiholoģisko aspektu, bija baigi interesanti paklausīties, kā viņi runā un kā viņi uzvedas. Viņi man pazvanīja, viņi, protams, painteresēs manu vārdu, kur es dzīvoju, ar ko nodarbojos, un visu laiku bija tik mīļi un tik jauki. Viņi interesēs, kā man iet, ko es daru, vai es esmu paēdis,
Zvaniet darba laika beigās, kad jau es esmu noguris, nāku uz mājām, un tad arī interesējās, vai es esmu noguris, ko jūs šodien darījāt, un tā un šitā. Un paralēli tad arī ik pa brīdim jautājums, mums tur investīcijas, mums tur akcijas aug, negribat papildus piepelnīties, un tā pa vārdam mēģināja šo te lietu izbīdīt. Es biju uztaisījis viltus internetu banku, biju nošērējis virtuālo datoru, un tad tur viņi iegāja iekšā, un tad redzēja, ka man tur ir miljoni kontā, bija baigi priecīgi. Un tad, kad aizgāja jau līdz skaitīšanai, un tad, to sarunu pārtrauc, viņi ļoti lamājās, viņi pēkšņi pamainījās kā dienu pret nakti. Bet tā bija ļoti vērtīga pieredze ar to, ka mēs tad arī to stāstījām plašāk sabiedrībai, kā viņi izmanto, ko viņi runā, tie paņēmieni, un tie paņēmieni bija vairāki, psiholoģiski, piemēram, 3 reizes tur bija jāpasaka, tādā ziņā, vai jūs jūties labi, jā, vai jūs tur, paēdāt, jā, vai jūs tur gribat investēt, jā, gribam investēt, un tādā veidā vārdus laiku sauc, tik mīļi un forši un tā, bet tad, jā, tie paņēmieni, kas cilvēkus uzrunā varbūt. Ir īpaši, ja tam cilvēkam ir kaut kāds emocionālais sliktais stāvoklis, un tad viņam tāds draugs parādījās, kurš vēl naudu piedāvā. Un tad tā lieta tā diemžēl arī aiziet. Bet neticiet nevienam. Vai tas atbilst patiesībai saistībā ar valodu, ka ja Latvijā jūs uzrunā, piemēram, krieviski vai angliski, saistībā ar šādām lietām, vienalga pa telefonu vai digitālajā vidē, tā kā 50%, ka visticamāk tā būs krāpšana? Saistībā izējot no tā, ka mūsu valsts iestādēs ir valsts valodā jārunā un tā tālāk. Es teiktu vairāk nekā 50. Ja jūs uzrunā svešu valodā, it īpaši no valsts iestādēm, 100% jūs grib apkrāpt. Tas ir ļoti labs. Kā man saprast, ka es esmu tas potenciālais upuris? Es tā kā zinu visas tās, jūs tagad izstāstījāt, es tā kā teorētiski visu to zinu, bet, redzu simptomus, bet tas arī viss. Liekas, kad ir oficiāls tas numurs, liekas, ka tomēr ar mani runā iestādes pārstāvis. Kā man pašam tās saprast? Jūs teicāt, kritiskā domāšana, es gribu aizrakties līdz tai saknei, lai tā kā nākamreiz, ja kas tā pēkšņi es, Pirms iedošu vārdus, varbūt pateikšu par tiem telefonu numuriem. Telefonu numurus var viltot. Un varbūt arī tā, ka uzrāda jūsu drauga numuru, līdz ar to arī tur neticiet. Es laikam teiktu, ja tu eksistē, tad tu esi potenciālais krāpnieku upuris. Ļoti daudz cilvēku uzskata, ka hei, ar mani tas nenotiks, es esmu gana gudrs, lai neiekristu, bet, kā es iepriekš minēju, viņi nespēlēs ar mūsu intelektu, viņi spēlēs ar mūsu emocijām. Un visbiežāk uz krāpniekiem iekrīt tie cilvēki, kuri viegli uzticas citiem un kuri ir ļoti aizņemti. Jo bieži vien tas ir gudrs aizņemts cilvēks, kurš vienkārši redz, ka draugs viņam ir atsūtījis ziņu, lūdzu nobalso par manu bērnu konkursā, un viņš procesā pat neredzot jau ir ievadījis kaut kādus savus datus, lai nobalsotu viltus konkursā par viltus bērnu. Runājot par tiem kritiskās domāšanas paņēmieniem, es teiktu, ka pirmais, kas ir jāatceras, ka brīdī, kad sveši cilvēki no tevis prasa ātrumu, ir jāizslēdz nevis ātrums, bet šaubas. Kāpēc viņi grib, lai es tā rīkojos? Kas tur ir patiesi labuma guvējs? Ko viņi mēģina no manis izspiest? Jo, lai arī kas nenotiktu, cilvēkam, protams, patīk katastrofizēt. Viņam zvana, viņam liekas, jā, es tūlīt palikšu bez naudas, mans radinieks nomirs. Bet par to pusstundu, ko tu paņemsi, lai vienkārši pasēdētu, padomātu, apsvertu šo situāciju, nemainīsies nekas. Ja tavs radnieks ir slimnīcā, tad acīm redzot, viņš ir ārsta uzraudzībā, tu neko vairs nevari izdarīt. Ja kaut kas notiek ar tavu naudu, tad, protams, ir jāzvana savai bankai uz oficiālo numuru, nevis tur jāturpina runāt. Un tad, proti, ir jāapstājas, jāpadomā un jāpieslēdz vēl procesā savu uzticības personas. Jo mums katram ir kaut kādas uzticības personas. Nosūti to ziņu mammai, tētim, brālim, māsai, draugam. Varbūt viņš būdams, pieņemsim, latviešu valodas eksperts, viņš ieraudzīs, ka ziņa, kas tev atnāca ar ļoti daudzām gramatiskām kļūdām, kas jau nav raksturīgi valsts iestādēji. Varbūt tev rados ar kāds IT speciālists, un viņš pamanīs, ka e-pastus, kuru tiek sūtīts,
no kura sūtīta tā ziņa. Tur ir viens liekais burts, un tas vairs nav valsts iestādes ēpasts. Proti, apstāties, pasaukt citus palīgā un paklausīties, ko tev saka. Bet šeit, man liekas, ir ļoti svarīga tā viena jauna krāpšanas tendence, kur krāpnieki jau saka rīkoties pēc sektu parauga. Šo mēs turpināsim pēc neliela brīža. Tā ir ļoti laba tēma, un es jums atgādināšu, mīļie skatītāji, ka pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 11. SVH TV raidījums Kā dzīvot tālāk ar atkārtojumu 18.00, kā arī jūs varat mūs redzēt SVH YouTube kanālā. Aktuālo problēmu un risinājumu raidījums. Kā dzīvot tālāk? Kā dzīvot tālāk? Digitālie krāpnieki digitālajā vidē, kā tam pretoties, kā to visu atpazīt. Un viesojās pie mums šodien Ksenija Andriānova, komunikācijas speciāliste MSL Baltikas aģentūras vadītāja, un Armīns Palms, CRTLV kiberdrošības eksperts. Mēs palikām tajā skaistajā notī par jaunu sistēmu. Jūs teicāt sektveidīgu kaut kādu.
Jā, pirms tam es teicu, ka labs padoms ir pajautāt radiniekiem, vai tiešām jums izklausās, ka tas, kas notiek, ir adekvāti. Bet daudzi krāpnieki saka rīkoties kā sektas, izolējot cilvēkus no savas ierastās vides. Viņi pasaka, tu tikai šo nevienam nestāsti, par finansēm nav labi runāt apkārt. Vai, ja mēģina ietekmēt, pasakot, visiem radiniekiem skauž, ka tu dabūsi šo naudu. Neklausies viņu iebildumos. Viņi ir skauģi, tā nauda būs tev, viņam nebūs. Un tā cilvēki klusē, jo viņi ir pierunāti, viņi turpina klusēt, un viņus pēc tam ir ļoti grūti pārliecināt. Jo atkal, radinieki bieži vien mēģina dot faktus, nosūta kādas ziņas, pastāsta 5 iemeslus, kāpēc šī ir krāpniecība. Krāpnieki jau ir noinstruējuši, jūsu radi jums pateiks to un to, neklausieties viņus. Un atkal šeit ir jāstrādā nevis ar intelektu, bet ar emocijām. Bet tur man padomu diemžēl vairs nav, jo ir ārkārtīgi grūti izvilkt cilvēkus no situācijas, kad ja viņi ir noizolēti no sava atbalsta loka. Bet te, man liekas, bija vēl kaut kādas domas, kā mēs varam pasargāt sevi uzreiz. Jā, kā mēs varam pasargāt sevi. Visu šo laiku mēs bijām runājuši, ka ir kaut kādas vietnes, kur kaut kas jāiet, jāreģistrējas, viltus investīcijas platformās, krāpšanas lapas un tā tālāk. Mēs kā CERTLV, mēs uzturam mūsu projektu, kas saucas DNS ugunsmūris. Un arī izstrādājuši esam aplikāciju, ko jebkurš var uzinstalēt savā telefonā un lietot viņu bez maksas. Kas tas ir? Var sakot, šī aplikācija, viņa aptur lietotājus apmeklēt šīs te kaitīgās lapas. Vēlreiz lūdzu nosaukumu aplikācijai. DNS ugunsmūris. DNS ugunsmūris. Jā, nu lūk, un piemēram tas piemērs par meitiņa balsošanu, kur bija, viņš ļoti labi noperformēja, jo bija apturējis vairāk kā 80,000 šīs te vietnes apmeklēšanu. Arī tagad es no rīta biju apskatījies, cik pēdējās 30 dienās cilvēkus reāli apturēja no kaitīgās vietas apmeklēšanas, un tas bija pie 200,000 reižu dažādu resursu, kaitīgo resursu, kas jums var kaitēt, kas jums var atņemt naudu apmeklēšanu. Ja skatīties vispār DNS pieprasījums, tur jau vairāk nekā 1 miljons aiziet, bet jebkurā gadījumā mēs saņemam ļoti daudz šīs ziņas. Mēs arī paši ļoti aktīvi strādājam pie tā, lai identificētu šīs te kaitīgās vietnes un ieliekam šīs te vietnes DNS ugunsmūrī. Un kā tikko mēs ieliekam, tā sekundes laikā jūs esat jau pasargāti no šīs te konkrētās vietnes apmeklēšanas. Līdz ar to DNS ugunsmūris faktiski pasargā jūs no naudas zaudējumiem. Datoram arī var kaut ko tādu uzlikt? Arī datoram var uzlikt, arī kompānijas. Viņa DNS tas pats ugunsmūrs arī datoram, jā, ir vienkārši aplikācija telefonam. Aplikācija ir telefonam, datorā tur ir mazliet jāpiegunpakarē, bet dnsmūris.lv mājaslapā ir visas instrukcijas, kā to darīt. Telefonā, datorā, uzņēmumos, arī uzņēmumos šo var ieviest. Visur. Kur viņi dabūna mūsu tos telefonu numurs un kaut kādu datus par mums? Pilnīgi zvanot uz visiem numuriem, kas atbild, kas neatbild. Viņiem ir sava datubāze. Kur viņi piemarkē vārds, uzvārds, kuri numuri atbild, kuri neatbild, kuri nav aktīvi. Un to visu viņu arī uzkrāja. Un tādā veidā arī tālāk oponē. Piemēram, ja cilvēks runājas, viņi ieliek pie sejas keksīte, ka šis cilvēks ir runājams. Ja cilvēks, tur sāk lamāties vai vēl kas tāda, viņi ieliek keksīte, ka šis ir sliktais kandidāts. Un tad, piemēram, to numuru var noviltot un izmantot, lai atrieptos vēl kas tādāk zvanot uz citiem numuriem. Arī tāpēc arī es varbūt ieteiktu neiesaistīties ar krāpniekiem, kaut vai tikai tāpēc, ka visa saruna tiek ierakstīta, un arī vēlāk kaut kādā veidā var tikt izmantota. Vēl es zinu, ka krāpnieki nelegālajā tirgū tās datubāzes ar cilvēku kontaktiem var iegādāties, kas ir vai nu zaktas, vai nu nopludinātas, bet viņas ir pieejamas, viņas var ik viens dabūt gan saviem telemarketinga pakalpojumiem, gan krāpšanai. Sakiet, lūdzu, kur mēs varētu atrast informāciju,
kā pareizi to kritisko domāšanu attīstīt sev un kā pareizi aizsargāties no krāpniekiem, krāpnieku veidiem un tam līdzīgi. Mums ir kādas mājaslapas oficiālas valstī vai neoficiālas, kurās var cilvēks tā kā pamācīties, kā būtu pareizi rīkoties dažādās situācijās? Ir CERT.LV. Mēs bieži publicējam brīdinājumus un padomus, kā no viņiem izsargāties un aizsargāties. Plus mēs arī veidojam 2 reizes gadā semināru Esi drošs, arī pieejams online, šīs translācijas un arī offline, vēlāk noskatīties, kur arī stāstam un rādam dažādas tendences, tēmas, kas noder gan parastiem iedzīvotājiem, kuri ikdienā strādā ne ar kiberdrošības tēmām saistītām lietām, gan arī administratoriem, kuri tur pulsu savos uzņēmumos, lai tur viss būtu kārtībā. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tā kā, mīļie skatītāji, CERT.LV ir ārkārtīgi daudz informācijas, jo es nezināju. Es domāju, ka CERT.LV tas ir tāds mums kiber superarmija, ja, kur ir viss ļoti specializēti tikai tiem tur karavīriem, kiberkaravīriem, kuri cīnās. Ja. Mēs neesam militārā struktūra. Mums ir ļoti, ļoti talantīgi cilvēki, kas tiešām veic atbildīgi savu darbu, kā rezultātā ir šis te rezultāts, kā mūsu piedāvātie pakalpojumi, tas pats Denis Ugunsmūris un lekcijas. Mūsu klientu nav tikai valsts un pašvaldības iestāde, mēs cenšamies izglītot Latviju kiberdrošības tēmā, sniedzam padomus, labo praksi. Mēs darām visu iespējamo, lai tā kiber domāšana mums aug un aug. Sociālajos tīklos ir ārkārtīgi daudz risku un ļoti daudz dažādu veidu krāpniecības, tur tīkli izlikti. Sakiet, ko vajadzētu cilvēkiem darīt, lai no tā izvairītos? Kas ir tie galvenie sarkanie karogi, no kā jābaidās? Tie ir konkursi vai kas, kaut kādas tieši lietas, jūsuprāt? Es teiktu, ka piedāvājumi tiešām ir ļoti, ļoti, ļoti daudz. Un citreiz, kad tu sociālos tīklos redzi konkursu no sērijas ieraksti komentāru, dabū balvu, tas ar lielāko iespēju varbūt arī kaut kas neļaunprātīgi domāts. Es teiktu, ka tas galvenais sarkanais karogs ir brīdis, kad tev lūdz atstāt savus bankas datus. Ko līdz kaut kāda struktūra, ar ko tev šajā procesā nav jāsadarbojas. Pieņemsim, tu gribi nobalsot par bērnu konkursu, un tev pēkšņi prasa bankas kartes datus, jo bez tiem nobalsot nevar. Un tas brīdis ir tas sarkanais karogs, kad es saprotu, ka tu atstāji kaut ko, kam ir jāpaliek pie tevis. Tā, tagad ķersimies klāt lielajai lietai. Ja, angliski deepfake, latviski dziļviltojums. Kā vispār šādu formu cilvēks var atšķirt vai saprast, ka tās, tiešām, ja ir man sieva, piemēram, WhatsAppā, piezvan ar video, es tā kā domāju, ka tā ir viņa. Kā man saprast, ja tā nav viņa? Ja ir iespējams, cik es nopratu pēc sarunas šodienas, varbūt man sievas telefona numurs, manas sievas video un viņas balss. Agrāk bija baigā šūmēšanās par bildēm, kad parādies, piemēram, Photoshops, un tagad es runāju, kā mums tagad darīt, lai neuzkristu tos viltus bildēm. Tad viltus video. Protams, šī tēma augs un attīstīsies, un visticamāk tā būs tas nākamā uzvija, ar ko mēs cīnīsimies, būs dziļviltojumi. Pirmkārt, visi šie servisi, viņi no kaut kā mācās, un mēs paši tos datus arī dodam. Iepriekš minēju par ierakstītām sarunām, ko mēs runājam ar krāpniekiem. Šo mierīgi var izmantot, lai iemācīties to balsi, intonāciju, kādā veidā runā. Tāpat arī informācija, ko mēs publicējam sociālos tīklos, kur braucām, kā braucām, un balss plus kaut kāda dzīves notikumi. Protams, šo te visu var izmantot. Kā atpazīt? Man liekas, ka
vismaz ar tuviniekiem, es nezinu, kaut kādas aslēgas vārdus izmantot paroles savā starpā, ko tikai sapratīs ģimenes locekļi savā starpā. Es pieļauju, ka nākotnē arī būs tehnoloģijas, kas strādās uz to verifikāciju un anti-deepfakeiem, ja tā var teikt, kas var pateikt, ka šis ir dziļveļtojums vai balss nav īsta, bet tas mums viss tikai vēl priekšā. Uz šo brīdi tikai, kā minēja, esam kritiski un, es atkārtošu vēlreiz, neticam visam, kas ir internetā. Jā. Ja tas ir pārāk labi, lai būtu patiesība, visdrīzāk tā nav patiesība. Bet uz šobrīd, es esmu kā parasts pilsonis, es esmu ļoti apmulsis. Es saprotu to, ka telefona numurs celt augšā nedrīkst, izziņām neticēt. Sociālos tīklos nekur nepiedalīties pa sevi, nelikt, nepostot vispār neko. Smart ID neaiztikt, adreses nevadīt, telefona numurs nevadīt, netaisīt vaļā mājaslapas, tās 3,5, ko es ikdienā taisu un nevienu svešu, sanāk, ka es esmu izolēts no digitālās vidas, bet mūsdienās tas nav iespējams. Es varbūt teiktu, mazliet pārfrazētu šo te apgalvojumu. Ja kāds mums prasa šo te darīt, tad šeit jābūt kritiskiem. Bet ja mums vajag samaksāt reikinu, mēs paši ejam internetbankā, paši ievadām datus un tādā veidā mums ir pārliecība, ka to izraisījām mēs, nevis kāds cits. Mēs, protams, varam likt kaut kādus postus sociālos tīklos, bet skatāmies, kā mēs to gribam publicēt visai plašajā pasaulē, vai tomēr saviem tuviniekiem, draugiem un tādā veidā. Šeit ir jāvērtē, cik mēs tālu par sevi gribam stāstīt un ko ar mūsu informāciju var izmantot citi no ārpuses. Ir tāds jēdziens sociāla tīkla higiēna, un tas, ka reiz ir tas, ka mēs līdzsvarojam vēlmi parādīt savu personību, izpausties internetā, jo internets, gribam mēs vai nē, tas ir mūsu reāls dzīves pagarinājums vienmēr, tagad uz palikšanu, un starp to, cik daudz mēs atklājam. Jo, pieņemsim, ja mēs ejam ciemos pie kādiem puspazīstamiem cilvēkiem, mēs parasti taču nestāstam visu par savu privāto dzīvi, un kāpēc internetā citādāk, kāpēc internetā ir jāizliek tieši tik daudz. Protams, te ir jāsaprot, ka tā ir mazliet tā kā upurvainošana, ka, tu pa daudz izliki informācijas, tu pats esi vainīgs. Negribas, protams, nevienu vainot, jo, kā jau es teicu, par upuri var kļūt jebkurš, bet sociāla tīkla higiēna noderēt visiem, arī ne no krāpniecības aspekta, vienkārši tiešām padomāt divreiz. Vai tu liksi interneta to, ko tu nestāstītu ciemos pie puspazīstamiem cilvēkiem? Kur mēs varētu iegūt informāciju par sociālo tīklu higiēnu? Kas tā kā būtu pareizi un cik plašas ir tās robežas? Izklausās, kā ideja nākamajam raidījumam. Bet tādā īsākā. Man, piemēram, ir tajā pašā Faceitī. Man ir 2 profili. Man tā kā viena tās profesionālās darbības profils un viens ir privātais profils. Tā kā tajā profesionālās darbības profilā man diezgan daudz sanāk. Tur gan runāt, gan kaut kādus video, gan stāstīt, kur es būšu nākamā trešdiena, 8 vakarā. Šobrīd manā rīcībā nav nekādu, informācijas avotu, kas būtu oficiāls, valsts iestādes vai kaut kādas sociālas kampaņas, kuras par to runātu, bet tā tiešām ir lieliska ideja, ko attīstīt tālāk, par ko runāt. Jūs atceraties, ja tiek valstiskā līmenī tas attīstīts, ka piezīmējiet, tā kā Jānis Bukums, tā kā ieteisa tā ideja. Bet tas īstenībā ir svarīgi, ja varētu vienkopus būt kāda lapa, kur tā kā, galvenajos virzienos, piemēram, sociātīkli tur pratība, plus vispār, jo, piemēram, Smart ID, to, ja es pareizi saprotu, tur vajadzētu milzīgiem sarkaniem burtiem katrā mājā uz sienas uzrakstīt, kad jebkas, kur jums prasa Smart ID, izņemot tur, banku jūsu vai vēl tur viena lapa, ka nekad nevelciet ārā un nespiediet tās pogas. Izņemot tos gadījumus, kad paši to inicējam. Maksājums veicot, arī ierastās vietās. Autorizējoties kādos servisos, kur šīs te autentifikācijas līdzekļi ir atļauti un tā. Par kampaņām runājot, mums arī nesen bija kampaņa Oši pēc schēmas, kur arī samērā tādā vieglā valodā mēģina paskaidrot Latvijas iedzīvotājiem, kuras apmēram ir tās tēmas, schēmas, kuras varbūt nav tik labas un ka tur tiešām oši pēc schēmas un kā mēģina jūs apkarāt.
Es domāju, ka šīs kampaņas vajag tiešām ļoti, ļoti daudz, un varbūt arī kaut kāds pastāvīgs mājaslaps izveidot, jo tas ir ārkārtīgi vērtīgi, jo arī vecākā gadagājuma cilvēki jau šobrīd ne tik daudz baidās būt apkrāpti, bet ir ļoti apmulsuši tādēļ, ka ir tik ārkārtīgi daudzveidīga informācija, ka ir tāda sajūta, ka viņi ir aplenkti, no kuras puses viņiem uzbruks. Ja? Paralēli interneta higiēnai es varbūt arī ieteiktu to tehnisko higiēnu ievērot. Tas pats savu konta aizsardzība, savu e-pasta aizsardzība, ieviešot 2-faktoru autentifikāciju, jo vienkārši parole jau ir par maz. Sekot, lai tās paroles ir garas, unikālas, jums saprotamas un neatkārtojas. Šī te visu kopumi, tas būtu, es nezinu, salīdzinājumā mēs iesēžamies mašīnā, piesprādzējamies, pārbaudam riepas, eļļu, visu pārējo un tad tikai braucam. Tāpat arī šeit interneta vidē mēs pārliecināmies, ka mūsu konti ir droši aizsargāti, ievērot visus šos te faktorus, kā paroles, 2-faktoru autentifikācija un viss pārējais. Un tad droši ejam surfot internetā. Bet tā norobežošanās, protams, tā nav sevišķi laba ideja. Tā kā necelt tur telefonus, vai jūs sākumā teicāt, neticēt nevienam, ka zvana beigās rādi, un tu vairs nevienam netici. Šis ļoti sasaucas ar to, ka krāpnieki zog ne tikai naudu, krāpnieki zog arī uzticību. Un šis, man liekas, ir tieši tas stāsts par to, kā mēs tikam ieviesti tad mazliet šaubu stāvoklī, kad liekas, ka nevienam vairs nevar uzticēties, no visa ir jābaidās. Es pati uz sevis to esmu piedzīvojusi, jo citreiz, piemēram, es abonēju dažādas platformas, kur ir online sporta nodarbības, un ja es redzu platformu, kur man ir jāatstāj savu kartes datu, lai šo pakalpojumu nopirktu, un ja man tas nosaukums neko neizsaka, es varu pat neizmantot šo pakalpojumu, jo tā nav man zināma platforma, kas ir starpnieks, starp manu naudu un pakalpojumu. Un es pati esmu piedzīvojis šo paranoju, ka tev liekas, ka nevienam nevar uzticēties. Bet, tur ir arī jāsaglabā tomēr mazliet tas veselais saprāts, lai galīgi nepaliek tā, ka mēs pat izējam uz ielas un skatāmies apkārt un liekas, ka pilnīgi viss mūs apdraud. Es vakardien ar savu māmu, mēs runājām par tēmu līdzīgu šai, mazliet viņa savādāk saistībā ar bankomātiem un nonācām pie tāda secinājuma. Vai mums ir taisnība? Es gribu pārbaudīt pie speciālistiem, ka mūsdienās mēs esam ieraduma cilvēki, visi mums ļoti ir ierasts kaut kādas darbības, ja, ka mūsdienās nedrīkst rutīnveidīgi tos ieradumus tā kā eksploatēt, ka vajag katru reizi būt ļoti, ļoti uzmanīgam, lasīt visus mājaslapu nosaukumus, kas ir uzrakstīts, kas ir jādara, un vai tas atbilst patiesībai, ka nedrīkst tā, ja es zinu, ciet vienkārši spied un tur veids kaut kāds maksājums un kaut ko. Periodiskas darbības, protams, mazina šo te uzmanību. Ejot, piemēram, vienā un tajā pašā interneta vietnē, mēs redzam vizuālo to skatu. Un laiku pa laikam tad jau varbūt arī neskatāmies to augšējo rindiņu, kur ir tā adrese, vai kādas citas nianses, kas jau var pamainīties. Un, ieradumam ir tendence mazināt šo te modrību kā tādu. Un tāpēc mēs arī visu laiku mēģinām atkārtot. Pirms atdot datus, 2 reizes paskatieties, kur un kā tiek vadīti un kāpēc tie tiek vadīti. Vai tā ir īstā mājaslapa? Tieši tā. Jo tur viens punktiņš vai viens burtiņš samainīts. Jā, un pat citreiz iesaka, protams, vienmēr pārbaudīt e-pastu, no kura nāk tā vēstule ar kaut kādām krāpnieciskām darbībām. Bet citreiz tu pārbaudi to e-pastu, tas tiešām ir īstais. Viņi vienkārši, jūs noteikti labāk mācīsiet paskaidrot, māk imitēt tā, ka viņš tiešām it kā nāk no tā īstā e-pasta. Tehniskās detaļas varbūt neieiešu, bet ja jūs saņemat kaut kādu tādu viltotu e-pastu, vai arī jums ir aizdomas, tas e-pasts ir īsts vai nav, jūs droši varat pārsūtīt uz CERT.LV un mūsu speciālisti jums atbildēs, kā tas ir īstenībā. Un ja tā vēstule būs kaitīga ar mērķi, aizvest lietotāju uz kādu krāpniecisku vietni, mēs to vietni arī apstrādāsim un ieliksim tajā pašā DNS ugunsmūrī, lai citi nevarētu tikt. Un citi arī mums atsūta, lai jūs nevarētu nejauši tikt šādā te krāpnieciskajā vietnē. Tā kā saruna mums lēnā garā pietuvojās beigām, es gribēju varbūt tās, ja jūs varat tā
uz sitiena pateikt tos galvenos punktus, lai tā kā cilvēki atcerās, kas ir kritiskā domāšana. To es atceros ļoti izvērtēt visu līdz sīkumam. Es domāju, ka var nepaslinkot un citreiz uzzvanīt uz oficiālo iestādi un pārliecināties, vai tiešām tas tā ir. Un nebaidīties, ka notiks kaut kas ļauns, jo pa to īso brīdi, kamēr tu sazvanies ar instanci vai lūdzu radinieku padomus, neviens nenomirs, tava nauda nekur neaizies un tiešām nekas nenotiks. Tā nav situācija, ka tas, nezinu, uz ielas ir avarējusi mašīna un tev ir jāvelk cilvēks sarunu no degošās mašīnas. Kad prasa ātrumu, jāizslēdz šaubas. Bet mēs te baigi akadēmiski gudri runājam, vai ne? Bet ja es gribētu vienu to domu, ko paņemt līdzi, ir, tu esi smagi strādājis, lai nopelnītu šo naudu. Tā ir tava nauda, kas tev ir izmantot tavai dzīvei, tavai labsajūtai. Nešķiries no viņas tāpat vien, nedod viņu nekādiem nepazīstamiem cilvēkiem. Tiešām ieslēdz to, teiksim, to sajūtu, ka tas ir tavs un tu nevienam to neatdosi. Un tas, man liekas, ir pats svarīgākais, ko atcerēties. Šīs ir brīnišķīgākās beigas. Tas ir tavs un nevienam to neatdos. Liels paldies, ka jūs atvēlējāt laiku un šodien atnācāt uz sarunu. Saruna bija brīnišķīga, lai jums ir fantastiska diena šodien. Mīļie skatītāji, kā dzīvot tālāk? Digitālie krāpnieki, un pie mums šodien viesojās Ksenija Andriānu, komunikācijas speciāliste MSL Baltikas aģentūras vadītāja un Armīns Palms, CRTLV kiberdrošības eksperts. Paldies! Satā! Paldies! Paldies! Man ir jautājums, vai es